Mani sauc Nauris Kļaviņš, esmu zemnieku saimniecības Ezerkauliņa agronoms. Saimniecība nodarbojas ar burkānu audzēšanu. Saimniecība audzē burkānus vairāk kā 150 hektāru lielā platībā. Saimniecība audzē vairāku šķirņu tipu burkānus. Tie ir berlikuma tipa, nantes tipa un imperatora tipa. Katru gadu zemnieku saimniecība cenšas uzlabot burkānu kvalitāti. Tātad šobrīd ļoti labi var redzēt to, ka burkāns ir gatavs, kals ir izveidojies apaļš un ir gatavs vākšanai. Tas ļoti labi var redzams ir uz burkānu vagām to, ka burkāni ir blīvi auguši un ir jāvāc. Saimniecībā vidēji sezonā tiek nodarbināti vairāk kā 50 cilvēki. Burkānu sēšanas biezība un attālums starp vagu rindiņām ir stingri sasiets kopā ar burkānu vākšanas tehnoloģiju. Ja? Šeit traktorists ir veicis kvalitatīvu savu darbu, ir ievērojis šo te distanci starp burkānu vadziņām, kas nodrošinās kvalitatīvu burkānu novākšanu. Burkāni no lauka tiek novākti ar kombainu. Tātad burkānu kombains ar asmeņiem paceļ burkānus uz augšu, tiek atdalīti laksti, un burkāni nonāk tātad bunkurā, un viņi nonāk pirmapstrādes līnijā. Burkāni tiek mazgāti, šķiroti, tiek fasēti, kur pēc tam viņi nonāk veikala plauktos. Ja redz, kas viņiem tagad baigās lietavas, un vienkārši viņi visi smuki sabrieduši. Zemnieku saimniecība Ezerkauliņa grib pateikt lielu paldies mūsu sadarbības partneriem, kā arī visiem klientiem, kas iegādājas mūsu burkānus.